Nākamajos gados valdības gaitiņos tiekot izskatīt iespēju Latvijā iedibināt progresīvo nodokļu sistēmu, kad par mazākiem ienākumiem jāmaksā mazāki nodokļi. Arotbiedrības gan valdībai neuzticas, tāpēc meklē sadarbības iespējas ar Saeimas frakcijām. Arotbiedrības uzskata, ka ar valda Dombrovska valdību, kas pārkāpja pašas rīcības plānu, nesot jēgas turpināt dialogu. Līdz ar to nolēms patiešo runāt ar deputātiem, lai tie piespiestu valdību turēt solījumu par nodokļu slogu mazināšanu darba spēkam. Valdība deklarējas, ka mums ir jāparāda tiem cilvēkiem, kas ir izbraukuši no valsts, ka mēs šeit sākam dzīvot labāk, ka mums pieaug labklājības līmenis, ka mums pieaug darba algas. Tajā pašā laikā mēs ar otru roku šīs algas nogriežam un pasakām, nē, mums 13. gadā nekas nepaaugstinās. Ja Saeimas frakcijas arī paudīs tādu vīzdegunīgu nostāju, kāda tā ir bijis arī šobrīd, kā tie sociālie partneri tur var runāt, ko grib, bet mēs rullēsim tālāk, tad mēs ņemsim vērā to, ko Čepānas kundze vairāk kārt no tribīnas ir uzsvērusi, ka ir vēl 10 000 parakstus iespējams savākt par Saeimas atlaišanu, un droši vien mēs to centīsimies arī īstenot. Šodien dzirdīgs Auss Krīgers sameklēja opozīcijā, kur gan valsts budžeta veidošanā nepiedalās. Zaļzemnieki, kur krīzes gados kopā ar Dombrovska neapliekamo minimumu samazināja, uzskata, ka tagad valsts var atļauties to atkal palielināt. Ja mēs skatāmies, ka neapliekamos minimumus mēs nepaaugstinām, par apgādībā esošām personām nepaaugstinām, minimālās algas nepaaugstinām, tai pašā laikā valsts pārvaldē. Ja mēs paskatāmies sevišķi finanšu ministriju, tur mēs domājam par kaut kādām kompensācijām, kaut kādiem pabalstiem, kaut kādām iespējām paaugstināt algas. Kaut kā nav samērīgi šis kopumā, ja mēs paskatāmies uz visu valsti. Perspektīvu par kārtējo referendumu nevalina arī valdošo koalīciju. Neoficiāla informācija liecina, ka Finanšu ministrija izvērtēja iespēju jau nākamgad pirmo reizi Latvijā ieviest progresīvo nodokļu sistēmu. Proti nodokļu atlaides būtu lielākas tiem, kas saņem mazāku algu. Progresivitāti atbalsta arī Labklājības ministrija, jo tas ļautu mazināt milzīgo nevienlīdzību sabiedrībā. Mēs paaugstinām neapliekamo minimumu, tad tam ir ļoti dažādi ietekmi uz dažādām sociālām grupām. Iedzīvotājiem ar maziem ienākumiem neapliekamās likmes paaugstinājums nozīmē būtiski ienākumi. Ja? Savukārt iedzīvotājiem ar augstiem ienākumiem tas ir relatīvi mazs ieguvums no tā. Tātad tā doma šī brīdī ir skatoties uz samazināto fiskālo telpu, kā saka Finanšu ministrija, šobrīd skatīties, lai šis te manevrs, ar neapliekamā minimuma palielināšanu tieši sasniegt to mērķa auditoriju, ja tos cilvēkus, kuram tas vairāk ir nepieciešams. To, vai kreisās idejas tiks realizētas dzīvē, lielā mērā būs atkarīgs no vides spējas administrēt dažādu nodokļu slogu. Par šiem jautājumiem aiz slēgtām durvīm rīt tiks spriests arī valdībā. Jāpiebilst, ka šobrīd neapliekamais minimums visiem valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no ienākuma līmeņa ir vienāds – 45 lati mēnesī. Jānis Eglītis, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Par Latvijas čečenu kopienas līderi uzskatītais uzņēmējs Bislans Abdulmuslimovs vaino